Ekspedīciju piedāvā gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotnē, agrofirma Tērvete, IF apdrošināšana un interneta lielveikals Nuko LV. Iepriekšējā sērijā mēs izbraucām no Havanas ar slaveno Hershey vilcienu un pat aizvietojām tā mašīnistu. Mēs nokļuvām kalna virsotnē zirga mugurā un beidzot izbaudījām brīnišķīgo Kubas dabu. Mēs iesvētījām ekspedīcijas komandā mūsu Josģiku un iepazināmies ar labāko Kubas šoferi Kamilo. Šodien būs vēl vairākas neparastas tikšanās. Šorīt mēs pamodāmies Kubas rietumos, nelielā provinces pilsētiņā Viņales. Spāņi šo pilsētu uzbūvēja tikai 19. gadsimta beigās, bet līdz kolonizācijai šo teritoriju apdzīvoja Taino indiāņu ciltis. Šobrīd izskatās, ka laiks pilsētiņā ir apstājies apmēram 20. gadsimta sākumā. Un man liekas, tas ir brīnišķīgi. Viņales ir super. Es negaidīju, ka mēs aizbrauksim uz tādu vietu, kad ir ļoti smuka saklopa. Maza tāda, kaut kāda patīkama vienkārši pilsētiņa. Šī ir visvecākā Viņales māja, Dona Tomasa māja. Kāpēc nosaukums Viņales? Tas ir cēlies no vārda viņa. Tas ir vīnogulājs, vīnogula augs. Tā pilsētīša, starp citu, tāda, kur arī neļauj vienkārši tā celt kaut kādus tur šķūņus vai pilnīgi kaut kādu ārpus stila mājiņu. Tur tomēr ir ierobežots, tu esi uzcēlis tādu mājiņu, tev jāuzliek tieši tāds pats jumts kā visiem pārējiem. Tas ir vienkārši tāpēc, lai saglabātu kaut kādu kulturālo mantojumu, kas viņiem ir šeit izveidojis tajā ciematā. Senjor Gonzales. Ko ieteiksi? No kā? No mūzikas? Vajag kaut ko mūsējo. Pagaidi. Tas nav tas, tas nav tas, tas nav tas. Viņales ieleja. Šos plakanos stāvos pakalnus Magote vietējie iedzīvotāji sauc par ziloņu mugurām. To vecums sasniedz 160 miljonus gadu. Skats uz tiem pavērs vienkārši brīnišķīgs. Tiesa, šajā apkārtnē gandrīz visu gadu ir nežēlīgi karsts. Tāpēc, lai priecētu acis ar šādiem skatiem, vietēji no senseniem laikiem būvē lūk šādas lapenes ar palmu lapu jumtiem. Tās vēl būvēja tie paši Taino indiāņi. Tiešām, lapenē ir tik vēss, ka varētu domāt, ka kaut kur ir noslēpts kondicionieris. Smuki! Tiešām. Es gribētos tādu lapeni, kaut kur Latvijā vasarā, kur paslēpties no nepārāk karstas vasaras. Redzi? Tas ir labākais, ko izdomājuši indiāņi. Tā ir pavēdi man karst. Ir siltāks? Jā, ir siltāk. Bet pasties, redzi, viņam rekur ir šeibu vietā. Šis puses kāds, viņš jau bies. Baigi labais. Labs materiāls. Tās palmas aiziet. Un tu pats liksi šito visu augšā? Jā? Un cik dienas? ¿Cuántos días? No, un día.
Un dia? Un dia? Un viss jumts virsū? Sí, este. Karsts nav? Caliente, sí. Hau, tu liec augšā šitos te tās palmas. Palma, когда ты делаешь этот юмц. Jā, ты ставишь, piemēram, kā tu liec viņu? Nu gan, īsts poliglots. No comprende española. Un otrs nav nemaz labāks. Tas ir Ikars. Pēc tam tu liec vienu šitā virsū, ja? Un sit klāt ar āmuru šitā uz leju, ja? Tā lidošana vienmēr tuvāk bijusi. Bet, kā Ikaram ar nesanāca. Stulbi kaut kā sajūtos. Es kāpšu augšā. Pietiek ķēmoties. Labāk palīdziet. Nē, es kārtīgi strādāju. Viss. Beigšu māžos. Kur ir trepas? Reku. Palīdz. Šādu jumtu, tāds normāls vējelis var aizvilkt mierīgi pa gaisu. Nedomāju. Vai? Nē. Šitā ir smuka pēc. Mēs būsim ielikuši nevis pamatakmeni, bet pamatpalmu jumtam. Bet tādā karstamā rukā tas ir ārprāt. Protams, ka viņi pieraduši droši vien. Jā, ot to. Šito? Jā. Viss, pīpauze, pusdienās. Gana strādāts, ne? Perfekto. Mucho perfekto. Paldies, un tas tev, Latvijas alus. Querían regalársela, usted después la enfríe y la pruebe. Как это работа? Kā būs? Paldies par darbu. Dice, gracias por el trabajo. Gracias por el trabajo. Por el trabajo. Trabajo. Hacendado. ¿Cómo se llaman, Pilo? Kā viņu sauc, draugs? ¿Cómo se llaman? Hacendado y lucero. Hacendado Y lucero. y lucero. Они смешно, мне очень нравится. Tas ir smieklīgi. Man ļoti patīk. Lai viņus turētu pa labi vai pa kreisi, dzirdi Lucero, dzinējs izkliedz buļļa vārdu. Un lūk, šis Lucero tad pagriežas. Tā viņi iet un kliedz uz buļļiem. Viņi visu laiku iet blakus. Jā, viņus audzina, lai viņi būtu kā brāļi. No bērnības viņus māca strādāt kopā. Sākumā varbūt viņi tur pretojas, bet pēc tam viss pierod un strādā. Pat nezinu, kā jums to izskaidrot. Varbūt karstums uz viņiem tā iedarbojas. Hajduk! Havana! Jāna Gavanu! Īstenībā tas ir Ariels Rodrīges, vietējais fermeris. Un brauc viņš, protams, ne uz Havanu, bet novākt guajavas ražu. Nu nekas, tas arī mums der. Sporta ātrumā.
Tūlīt es jums kaut ko parādīšu. Redzat, tur tālumā ir Jose Martí profils. Jose Martí, Kubas atbrīvošanas kustības no Spānijas līderis, dzejnieks, rakstnieks, filosofs un revolucionārs. Kubas nacionālais varonis. Viņa vārdā nosauktas ielas un laukumi, lidosta un pionieru organizācija. Jose Martí gāja bojā 1895. gadā, kaujā ar spāņiem par Kubas neatkarību. Savā slavenajā hrestomātiskajā dzejolī viņš lūdz Dievu nomirt ar seju pret sauli, jo viņš nekad nav nodevis savu dzimteni. Redzēt, viņš guļ ar seju pret sauli. Tur aiz līkuma ir mana ferma. Es zinu, jums ļoti interesē, kas būs Ariela fermā. Tur aug mango, gojava, kafija un cukurniedrs, un blakus ir īsta tabakas plantācija. Ai, ko nu es jums te stāstīšu? Paši visu redzēsiet. Pēc reklāmas. Ekspedīciju atbalsta gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotnē, agrofirma Tērvete, IF apdrošināšana un interneta lielveikals Nuko LV. Tāds, man liekas, riktīgs revolucionārs. Viņam tā cepuri un tā viņam mačete bija arī. Viņš izsties pēc tāda revolucionāra. Un tad, kad viņš jau kaut ko stāstīja par to mačeti un acīs tāds nikni, viņš man likās, Che Guevara šit tāds veids. Un mēs no to mačeti, kā viņš jau teica. Bailīgi. Tas bija ļoti foršs rančo. Tur bija Fidels. Me llamos Egons. Ja? Ko me llamas? Fidel. Mucho gusto. Fidel Castro. No, más chiquito. Rodríguez. Mucho gusto, Rodríguez. Iepazināmies ar viņu vecākiem, kas arī ļoti jauki cilvēki. Tik ļoti atvērti un parādīja un pastāstīja, ar ko viņi tur nodarbojas. Pārtikuši tādi vienkārši lauku ļaudis, kas nodarbojas ar zemkopību. Tā pa labi viss ir kafija. Un šīs ir tās pupiņas? Šīs ir tās pupiņas, jā. Viņi tikai sarkani gatavi ir, šitie ir zaļi. Vēl tikai jāpagaida, lai nogatavojas. Tās jānovāc gatavas. Что это? Un kas tas ir? Cukurniedrs. Tanī pusē aug kafija, šitien cukurs. Bet tās vēl ir mazas. Nu, dā. Cukurs vienā pusē, bet kafija otrā pusē. Mēs pārdošanai audzējam augļus, pārsvarā gojavu. Lūk, šie ir jaunie kociņi. Šie pagaidām vēl ir mazi. Tie izaug daudz lielāki. Es biju pārsteigts, jā, ka tāds vienkārši zaļš, tāds kā necils, tāds bumbulis kaut kur, ka viņā iekšā ir tik drosmīgi salds un garšīgs kaut kas rozīgs. Šis ir garšīgs. Nē, to zaļo nē. Garšīgs. Šis ir garšīgs nekā tas, ko deva no rītiem. Jā, šis ir labāks. Salds. Institūtā, kur to selekcionē, mēs pērkam dažādas šķirnes. Vai šī skaitās liela ferma? Māziņa. Ārpēc garšīgs jūs ir. Zini, kā viņi pastāvē? Viņi tagad svaigi saulītē, domājas tādi silti. Galvenais, lai caurēji nepiemetās. Tieši otrādi, gojavas augļus vietējie iedzīvotāji jau izsenis izmanto kā līdzekli pret caurēju. Vispār gojava ir apbrīnojami vērtīgs auglis. C vitamīna tajā ir daudzreiz vairāk nekā citrus augļos. Svaigām koka lapā piemīt rētu dziedējošas un sāpju remdējošas īpašības un spēj ātri noņemt zobu sāpes. Bet mizas novārījums palīdz dzemdībās.
Starp citu, gojava lieliski aug kā istabas augs mūsu apstākļos, un izaudzēt to var no parasta kauliņa. Pamēģiniet! Šis vēl nav gatavs, bet mana mamma mīl ēst tādu, negatavu. Tas ir ciets, skābens. Viņi to sagriež un apkais ar sāli. Ļoti garšīgi. Pagaršos sapratīs, kāds tas ir. Garšīgs pat negatavs. Tāds skābens. Gatavās, tā kā ēd uzreiz saldējā ēdienā, a zaļā ēd kā sāļo, ne? Uzkodu forši. Skatieties, kāds viņiem mēdz būt izmērs. Viņš vēl nav gatavs. Bet ražu novāc tieši šajā laikā. Gojava ražo augļus visu gadu, ja nav sausuma. Mākslīgi mēs tos gandrīz nelaistām, bet vislielākā raža ir augustā, septembrī un oktobrī. Tas koks nesaprot, ka jāiet gulēt, ka ir ziema vai kā tas laik tikai bum, 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 bum. Tā kā mati no auguļiem. Es esmu saunā vēl joprojām. Tā ir tāda žarons eitnot. Iedomājies, es nekad neticēju, ka es to teikšu, bet es vienā brīdī tiešām saskumu pēc ziemas. Nē, laiks ir super. Tas nav tāpēc, ka man nepatīk. Nē. Vienkārši tādā brīdī, kad ir tik karsti, liekas, ka varētu iekrist tas brīdī tā sniegā, tā atzist. Ticiet man, es arī labprāt ieliku tajā bļodā. Mazulīši man. Padzersieties, dēļ. No? Viņales ielas iedzīvotāju pamatnodarbošanās jau 200 gadu garumā bija un ir palikusi tabakas audzēšana. Protams, mēs cerējām ieraudzīt milzīgas tabakas plantācijas, bet vīlāmies. Visa tabaka jau sen novākta, un tās vietā iesēta kukurūza. Bet tas nemaz nenozīmē, ka pasaules labāko cigāru tabakas ražošana ir apstājusies. Ejam! Tā ir žāvētava, tabakas žāvētava. Lūk, šīs ir tabakas sēklas. Redzat? Tās mēs arī stādām. Tas notiek septembrī. Vispirms sēklas stādām podos. Pēc 35 dienām, kad stādi ir kļuvuši spēcīgi, mēs to stādām plantācijās. Pēc 3 mēnešiem tie izaug 1,5 metru garumā un sākas novākšana. Lapas novāc vienmēr no lejas uz augšu. Ik pēc 7 dienām notiek dažādu lapu novākšana. Tāpēc, ka cigāram ir nepieciešams lapas gan no apakšas, gan no vidus, gan no auga augšpuses. Pēc tam mēs sašojam lapas un kaltējam tās šādās žāvētavās. Lapas žūst no februāra līdz maijam. Maijā Kubā sākas lietus sezona, palielinās mitrums un lapas kļūst mīkstākas. Tālāk mēs atstājam tabaku rūkt. Es nebiju tā vispār tabakus lapas un tabaku vispār tā apskatījis nemaz. Kā viņi dabūna tik mīkstas tās lapas. Es domāju, ka viņas tur apstrādās tagad tūlīt ķīmiski liks, tur nezinu, vienā bļodā, otrā. Viņas vienkārši tajā klimatā, tur viss tas noslēpums. Tas klimats ar savu mitrumu, kas tur, man liekas, kaut 80%, viņas izžūst un viņas tādas izveidojās. Tas ir arī tā ir tā galvenā, izrādās tabakas sāls, kur ir tas, kāpēc viņa ir laba. Te jūs redzat fermentācijas pirmo procesu. Un, kad tabaka ir gatava, mēs pārdodam to valstī. 90% mums jāatdod fabrikai un 10% varam atstāt ģimenē. Saka, ka cigaretēs ir nekvalitatīva tabaka, vai ka tajās ir kaut kādi piemaisījumi. Tie ir pārpalikumi. Viss, kas paliek pāri, kas nokrīt fabrikā uz grīdas, visus šos atkritumus izmanto cigaretēm. Te ir gatava lapa. Pasmaržo. Vispirms noņemam centrālo dzīsmu. Tajā ir 75% nikotīna. Tagad skaties uzmanīgi. Lūk, cigāra noslēpums. Iekšpusē ir tripa, tā sauc lapas, kuras labi deg un kuras dod cigāram garšu.
Pēc tam nāk kapote. Tā ir lapa, kura palīdz satīt. Pašās beigās beigu pārklājuma lapa. Tā ir kā vienkārši, ne? Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor, de cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón. Tagad cigāru jāliek zem preses apmēram uz stundu, un tikai pēc tam to varēs ietīt pēdējā lapā. Pēdējā lapa ir vēl mīkstāka par pārējām. Tiešām tāds maigs, tā kā zīts tāds, zamšādiņa tāda. No me da una ilusión, miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Beigās cigāru aizīmogo ar speciālu naturālu līmi, kur gatavo no medus, miltiem un jukas. Bet uzreiz šo cigāru nedrīkst pīpēt, jāpagaida diennakti. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor, de cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón. Kaut gan arī to cigāru uztīt nemaz nav tik sarežģīti, tu tikai vajadzētu tā bišķiņ ilgāk piešauties, bet redz, tur cilvēkam ir tradīcijas. 4. paudze Vivo pobre de amor, en espera de quien. Es tur smējos, viņi pa pirkstiem esot devuši arī. Tik tētis viņu mācīja vai vectēvs viņu mācīja. Tādu cigāru tu nevienam nepārdos, un neviens tādu nepīpēs. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Tās tev nav veļu mazgāt, ne? Super! Not super, ja? Una cook. Una cook. Pīpē. Pūt ārā, bēbri, pūt ārā. Nevajag vilkt plaušās. Es nevaru pateikt, vai tas ir, cik viņš ir labs, tas cigārs, es to nevaru novērtēt. Vienīgais, kas man ienāca galvā pirmais bija, ka vai tad šķūnī tādā var pīpēt vispār. Švirkst un visu. Aiziet. Nav man tā cigāra kultūra tomēr. Tas ir jāprot un jāmāk izbaudīt. Nē, tad 1-2 dūmus ievilkt vēl tā bija forši, bet tā, lai es sēdētu un kūpinātu stundu vai 2 stundas vienu cigāru, tas ir ilgi un garlaicīgi. Ko pīpētājs teiks? Konjaknada. Man vienmēr tik ļoti patīk lietus, šitie te negaisi, viņi tik ļoti kaut kādi vilinoši, vai ne? Tu uznāk tā svēlme, tam vienkārši nogāž ritīgi ir, un tad tāds patīkams vakars, kad ir svaigs gaiss, viss tā. Forši, ne, tāds lietus gāž, un pa tiem mangos ūdens tek tur lejā, no tiem kokiem tik smuki izties, tā sēdēdam. Romantika. Un šī nemaz vēl nav īsta Kubas lietusgāze. Īsta Kubas lietusgāze ir tad, kad mašīnas peld pa ielām, ielas pārvēršas par upēm un upes iziet no krastiem.
Bet cilvēki nes kāpēc par visu to tikai priecājas. Neticat? Tad noteikti paskatieties nākamo sēriju. Nada es mejor. Dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor.